Sveicināti jaunajā Mr. Draugu video! Mēs šodien iesim Antarktīdu, bet sākam iet! Ko tu jau izmantotos te? Šis būs garš video, tāpēc es bez editošanas to ieskaties 45 minūšu Bedwars video. Šis būs līdzīgs. Vienkārši šis būs par trāko editot vēl. Es neesmu tik profīgs 10 gadnieks. Tev ir tikai 10, nu kad ir 200? O jā, viens draugs treniņā teica, ka viņam 200 bebija pagrabā. Cik tev? Man ir 200 gadi, es tev jau teicu. A, cik tev bebija pagrabā? Kādi 1000? Man 0. Kāpēc mums tik daudz? Nezinu, tāpēc, ja tu tur skraidi. Un viņš teica, ka tev būs 201. Un te viņš paņēma mani aizvilkos pagrabu par laimi es izvēju. Labi, es jokoju, man pagrabā ir 0. Man arī. Viņš ir biedīgs mīgs. Paldies, ka mūsu čurno filmā viens ir dabūvis 2 flexerus. Par laimi tu nenovērš. Bet mums vajag vairāk subscribus. Jā, kāpēc mums ir pagājis pusgads, kopš mūsu kanāla sākšanas, un mums ir tikai 14 subscriberi. Ai, vienalga. Cik tev help? Man ir 100%. Man arī ir 100%. Tev ir Jā, varēs redzēt video, ka man ir 100%. Tev 0. Man ir 42 grādi. Plusā. Jau, zini kas? Pasaka, kurš ir pasaules lielākais tūkstnesis? Tava māja. Nopietni, pasaka, kurš ir pasaules lielākais tūkstnesis? Nezinu. Kurš? Vienkārši ir pasaka. Nē, esmu interesēju. Vienkārši pasaka, kas no galvā ienāk. Tūkstnesis. Kāds? Nezinu, Piemēram, Āfrikas, kaut kāds Āfrikas, tas Sahāras tūkstnesis. Sahā. Nē, tas nav lielākais. Es gan izskatu. Es gribu zināt. Es tur pa viņu 2 dēļiem iekrita pār. Tu pirmais. Ok, es tev parādīšu, cik tas easy. Easy! Ja tu izskatīsi jau kuru reizi. Stop, vairāk nevar. What? What? Vienkārši cik tas grūti! Šitas neviens man nepatīk. Pagam viens idejas, te bija pa bobaksiem biju nopircis šitos, te kaut kādus. Es varu atpūsties, es gribu atpūsties. No! Tu šeit nelīdz. Ok, labi, iešu tālāk. Viņš tur guļ. La 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 la, es eju tālāk. La 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 la. La 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 la, es eju tālāk. La la la. La 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 la. La 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 la. Oh, kā man šis skaitina. Oh, yeah. Pagā. Oh, no, yes. Esmu apakaļ. Kur tu biji, la-la-laniek? Es jau te esmu finišais, es esmu 3. tajā checkpointā. Kā tad? Kā tad? Tev tagad patiks, kā šeit augšā. Pagaidi mani. Skatītāji, gribat redzēt? Es būšu joloniek. Nē. Es negribu redzēt. Just wait. Labi, šoreiz neizdevās joloties.
Protams, tu esi tikai Joliņš. Kur tu esi? Es esmu pie tā kāpnēm. Es tev svilpoju. Es esmu pie tās pirmās virves. Cik grūti kāpt. Es tevi neredzu, kur tu esi. Ārē, kur tu esi. Ātrāk nāc. Go, 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 go. Ātrāk, 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 ātrāk. Trakais, lēnāk, 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 lēnāk. Ātrāk, 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 ātrāk. Lec! Tā ir labi vienkārši. Go, go. Zini, kāpēc, lai kāds ieta par to advancēto taku, kaut vai viņi ir pat grūtāk. Es zinu. Man liekas, pat viņa ir ilgāka. Tur vienkārši tur ir tie challenge vienkārši, saprāt? Tas ir, ja tu esi totāls pro, tad tu tikai tad tu vien. Easy. Pasies, tur ir koka gabali. No tavs mājas. Man pat nav koka māja. Ja tu būtu skatījies to trako jaungada video, tu redzētu, ka man nav koka māja. Nakts. Man ir 55% health. Es domāju, tur ir vilni. Jā, kā te var būt 55? Kur tu laiku nokriti ir? Es tur nokritu. Tiešām? Es izdzīvu. Es vēl dzīvis, vēl joprojām tev viens čalis no aizmugurs. Viņš redzēja, trakais polietis. Dienas ir ieslēgšu cepuri. Nē, man ir šitais tā. Es nav jāpūš pat nakti. Man ir šitais. Mēs tikai 3 naktī gulēsim, ok? Okidoki. Okidoki, 3 naktī. Šeit, run. Labi, lūk, tur es neko nedaru, tas te. Tur varēja uzkāpt pa kalnīm vienkārši. Viss vielas. Es tā jaucu centrs un gribēju aiziet kaut viens citu vienu. Es arī. Regu, mēs esam Kipra tā kā. Mēs esam Kiprā. Kur tas trakais viens ir? Kur viņš trakais pazuda? Nekās mēs redzējām, kā viens nomest. Man drīz jau pakrita. Yellow. Es teicu yellow. Kāpēc, principā, vizuālajā mākslā saka, kā pamatkrāsas ir sarkans, dzeltens un zils? Bet angļu valodā visi saka RGB, sarkans, zils un zaļš, nevis dzeltens. Un kāpēc mums šodien dabazinības arī bija tāds video? Jūs nezināt, kas tas pa video, tad bija tava klase, un mums nepatīk tava klase, jo tur tas skolotājs ir drusku dīvains, un viņi ir tik gadi video. Varbūt tikai vienreiz palīdzēja. Attālinātajā mācībā mums vajadzēja skatīties katru dienu tavu klasi. Tērēt 20 minūtes katrai stundai vismaz neieskaitot to darbu, tikai skatoties video. Kāpēc vienmēr tie video ir tieši precīzi 20 minūtes gari? Tavas klases. Pasaka. Man šitie nepatīk. Tur atceries, ka tur vienas kābnes ir vienkārši otrādāk tā kā uzliktas un vajag galot. Un tur es vienmēr nomirstu. Es vienmēr tur nomirstu. Kur viens plaksars? Viņš mums tur stāv un traucē. Traucē. Who need water? Me, please, me.
man nav, man ir pilna pudele, bet es viņam nedošu. Viņš ir svešinieks, viņš nav komandā. Un kā es palaisu, viņam iedodu. Es principā nekad nedzeru, tas ir mana pēdējā opcija. Es bez cepuri. Šeit tā ir pingvīni. Ko diez viņi var izdarīt? Neko. Kāds vairs. Vienkārši pagriežas šādi, skaņas nav. Pagriežas šādi, skaņa ir pilna. Čau, pingvīni! Čau! Viņš man rano. Viņš rano. Nē, tas ir tas svešnieks. Man tas Kāpēc te vienkārši kaut kāda telefona stacija pasaka? Ziemeļfleksma. Shift-log, bambaļi. Ko es saspēdīju? Es shift saspēdīju. -75 grādi, kā mēs vēl dzīvi esam? Adopt me? I'm not here. Kurš pirmais pabeigs sacensības? Wow! Stāpa mūzika. Tā mana nemīļākā daļa. Jā, šitā diezko. Man nepatīk, tur beigās ir kaut kāda... Kā reāli šitie striķiķēji var pēkšņi pamainīt savus virzi? Jā, kā? Es neko nelisu, tikai māku pasvilpt. Beidzot tāds gaismu. Tur arī bailīga mūzika apakšā. Es nevaru pasvilpt, kāpēc? Beidzot var atkal pasvilpt. Es jau nobijos, ka es vairs nevaru tev svilpt visu. Kur tu tur visu laiku gribi aizbēgt, draudzī? Kur tu tur bēgs? Es ārā. Es arī. Es pirmais. Jā, jo tu pirmais iekāpi tajā lant. Reāli. Cik mēs? 13, 14 minūtes? Maz. Flexer minūtes, ieskaidīt checkpointu. Vienreiz tā bija, un tad bija totāli flexer. Rekar viens jau atrispilnojās. Piepildāmies. Paskatīju, kā tas izskatās. Coca-Cola. Iedaramies, paņemam ūdeni, visu Paņemam ēdienu. Paņemam blam, skidipī-pap-pap. Anā, pup. Skries. Flare. Bambalējā. Davai, mēs varam iet. Vienkārši palaidām. Viņš tikai 2 no 3 vēl rāda. Pirtam. Avalanche area. Do not stop. I will stop. I don't want to follow Look your at me. rules, buddy. I'm stopping. Yes, I'm stopping. Te lavīna. Nav, par ko tu baidies? Nezinu, par to, ka tev matiņa aizdzināš. Matiņa. Negribu redzēt tev kā plikpāli. Es arī. Es negribu tevi. Jā. Cik tagad grādi? -74. Pa nakti būs -83. Tas vispār vēl dzīvi. Man šeit mēs būtu jau nosaka. Man šķita, ka mēs būtu jau sen mirši. Paskaties, kāda mums plāna ir Lācija. Mums pat cinga nav. Kāda plāna jācija? Mums pat cinga nav. Vienīgais, kas normāls, ir kaut cik ir zābaki.
Bet tur principā tikai tās rieviņas un zābaki ļoti plāni. Tā vai tā. Mums esam plika paudīši bez cepuriem. Kāpēc es esmu komandas līderis, bet es eju aizmugurē? Tu vari iet priekšā, jo komandai jāskatās. Pamašais papīrīts. Iedomājies? Saki? Šķēras. Man bija akmens. Nezinu. Bija tu. Es kādreiz šitā vieta bija tik kaita. Zini, kas man ir tāds ideja? Tie, kuri vēl skatās šito video 16 minūtēs, es jums pateikšu tā. Es kādreiz vēl 1 vai 2 reizītes pateikšu jums kaut kādu vārdiņu, un ja komentāri ir atvērti vaļā, tad vienkārši jums ir jāuzraksta tas vārdiņš, ko es pasaku, labi? Un tas vārdiņš ir pro. Gaidiet vēl 1 vai 2. Pagaidi mani trokšu. Tu nokriti? Nē, man kaut kādā sakarā neatņems. Tas bija easy. Man gribas dzert. Man gribas klaksoties. Pagaidi mani. Jau likās, ka tu nomirēji. Nav 100%. Man kaut kādā sakarā neatņēma dzīvi. Kaut kādā? Kādreiz kādas 2 vai 3 reizes. Kur tu skrien? Komanda sagrupēties. Man ir jābūt pa priekšu. Visi sagrupēties. Es uzvarēju akmeni šķē. Zini, man jāiet pa priekšu. What? Kādi tie pa noteikumi? Pa priekšu ejot, tas ir sliktāk. Why? Tu ātrāk vari finišēt un tikt prom no šajienes. Ok, ja tu tā gribi. Es jau arī zinu, kur it kā iet. Flēr, kurš ir blončot? Tāpat neviens nav tas. Zini, kas smieklīgi? Šitie te flēri ir domāti, ka viņi išē, un tad tas search and rescue tev atbrauks un palīdzēs. Bet nav jau tas, ka neviena, search and kura rescue būtu. ir pa bobaksiem un tev ir jāpāk cilvēkiem, un principā nekādi roboti vai automātiskie boti nav. Te neviena nav, bet vienkārši launčot. Tur pat ir mironis, tāpēc es arī launčoju. Es neko neredzu. Es gandrīz nogurdēju šitā. Tur apakšā ir mironis, tāpēc es arī šauju. Kāpēc bija viena no kaitām? Tur ir čaļi, ejam draudzē. Ātri. Vai kāds būs no Latvijas? Neviens nebūs. Būs no Nigērijas. Jā, nevar 8:30 naktī. Tad mēs finišēsim, nebūs mēs finišēsim. Tas būs flexaini, ja mēs finišēsim. Piedodiet, ja video būs stundu vai garāks. Ja būs. Man patīk, kāpēc te ir amerikānietis? Kāpēc amerikānietis ir kaķis? Tu paskaties, tu kaķi? Oh man, Winston. Atzīst, tu biji slīdīgās kāpnes. Nav neviens Latvijas. Kaut kāda zīme, kas tur rakstīts? Donuts, tad tikko jau bija tā zīme. Nevar izlasīt kaut kas. Tur rakstīts, ka tur ir ļoti droši tā. Atcerējies, tur ir tā slīdīgā kāpne. Es jau 4 reizes esmu finišējis. Tur bija zīme, kur bija rakstīts, ka tur ir ļoti Agrāk droši. es vienkārši mēģināju pārskriet pāri, vienkārši šitā skriet.
Bet ir jauna tehnikā, kā principā nevar nogrist. Kā šitais te varēja nogrist un nogrist? Te var čītot. Tiešām? Es tev neieteiktu, nē, es tev neieteiktu. Skaties, tikai Es šādi varēju. izdara. Es Vienkārši biju darījis. paņem un lēkā. Kāda problēma? O, ir cilvēki izskatīt. Bet tur man šeit varēja čītot. Kāpēc visi man saka, es uzrakstīju join team? Join team. Join team. Nē, viņi negrib. Viņi it kā ar mums, bet viņi negrib. Tas te kaķis jau mirst. Mums tur jāiet. Kur viņi iet, rā? Kur tur ieej? O, tur ir Nu jā, viņi bez mums nevarētu iztikt, vai ne? Dzīves? Dzīves. Man tas bija tik tuvu. Kripatiņam. Kā vēl, ka tur būtu slidenas kādas. Au! Man liekas, šajā spēlē tikai 2 vai 3 slidenās kāpnes. Es zinu, viena ir šeit, viena bija kaut kur pa vidu un viena bija pašās beigās. Šitai drusku kaitinoši, tu man vienreiz atņemas 20% dzīvības. Tāpēc es no kopšās reizes vienkārši te ļoti lēnām eju. Paskaties uz manu pēdu, kā es stāvu, vienkārši tikai uz pirsgaliem es stāvu. Ai, tik lēni. Šeit jāiet, pēc stabiņiem jāiet. Tur būs tās virves. Tavas mīļās virves, tā ir tava mīļākā vieta, vai ne? Jā. Cik jauki? Jā. Tev pēc 5%. Tikai diemžēl, ka tā nav manai jauka. Nu, es kā dīvaini tas, ka mūsu Roblox vārdi ir Mr. Vienkāršais un Divkāršais, pat ja mūsu kanāls ir Mr. Draugi. Tu esi pirmais, es esmu otrais. Tev viss ir ļoti viegli, man viss ir divkārša labi. Saproti? Vai divkārši naudas, vai divkārši gulēšana, vai divkārši bobaksi, vai divkārši profīgāks. Saproti? Es nosaucu par sevi Stombaksu. Nezinu, kāpēc. Spoiler alert. Jo tev vajadzēja baksiņus. Paskaties mūsu mīļais draudziņš. Ja mums tie tur 2 iztraucēs, man sausa mute paliek. Huģijā checkpointās padzeršas. Es atceros vienreiz vienkārši, kāds man friend requestu? Nē, es negribu. Man privātas darīšanas. Es nekuru katru neakcepto. Es vienreiz biju nolicis vienkārši pa taisno no turienes. Šeit tad te bija gausma. Jau maz dzīvības. No pirmā ir visgarākā. Oh, man! Easy peasy lemon squeezy. Ja tu šeit nokritīs, tad mums video beigsies. Vienkārši vienīgais, kur tu vari mirt, ir kaut ko sākumā no checkpointa. Bet vienkārši tu vari restartēt tašu atskatīt. Es te bieži vien tā kā lec un man atņemas dzīvību. Kurš vispār ir uztaisījis šādu ceļu, kādas tāds virvītes piesēs? Tās virvītes vienkārši nesasalta, nebūtu ladainas. Kāpēc tikai dažas kāpnes ir ladainas? Kāpēc ne visas? Pateikšies tikšu. Tur viens ir miris. Tie ir Roblox auto-generated NPCs. Es atceros Šitā vieta ir tik stresaina. Vēl tur. Es atceros vienreiz, laikam šajā te, es šita kāpu lejā, šita beigās jau tāds virvītes finišē. Tagad es viņas tā kā drusku iemācījos īzīm un paliek. Es tā kā, man bija ļoti maz dzīvības. Līdz aizies līdz tai vietai.
tā kā es šita kāpu, es gribēju tā kā noskipot vai nolikt tur vai tur, es vienkārši nokritu un atņēmās visas dzīvības un dēļ tā es nomiru. Es biju principā pašā finišā. O, es redzu teltis. Es redzu beigas. Gaidi mani teltīs. Mums jau video gandrīz pusstundu garš. Cīsiņš vai Dasa vai Mīklā? Finals! I'm boss! Yes, I'm boss! You're not a boss! Pusiņš! Tikai nedomirsti tagad, draudzi. Cik tā dzīvības? 55%. Palēmēs. Mums ir jāfiniš jautāt par tiem diviem, bet tur augšā viens nokrita. Paskaties! Es nokrita. Bet nokrita! Es pirmo reizi šito principā izgāju pēc tur ir vēl divi. Tur viens šito. Viņš vienkārši nokrita principā no viena tā te, un tad viņš nokrita, un viņam principā dzīvības neatņemas. Viņš ir hackers. Gaiši video redzēs. Video aptuveni 26 minūtēs apskatīsies, ok? Viņš bija drusku hackers. Es nezinu, vai viņam atņēmās vai nē, bet ja viņam neatņēmās, tad viņš ir totāls hackers. Jādzer. Ātri. Īstenībā kādas ūdens tajā pudelē nav sasilts. Pareizi. Tur vajadzētu būt termosā. Kāpēc ne kaut kādā termosā nav? Paņem checkpoint. Omikron. Man vairs nav šitie. Labi. Mums jābūt jāfiniša ātrāk. Es izsaucu tajā te šajā. Man joprojām ir 3 ar 100 dzīvībām. Varbūt es finišēšu bez nekādas atņemšanās, bet tas ir ļoti maz iespējami. Zini, es teikšu, ka tas te otrais ceļš ir visgarlaicīgākais un visgrūtākais. Jo tu beigās ir tās vīrus. Pirmais ir tāds kaitinošs, bet viņš ir diezko viegls. Otrais, man liekas, tad ir visgrūtākais. Man atņēmās viens sirsniņas punktiņš. Man ir tagad 9. Tas man kaitina šajā spēlē. Es drusku tur pieskaros, nevaru tik tālu aizlikt, drusku pieskaros, man 99. Un ja es nezināju, tad sākumā ar tā kā es daudz savas izpildījis. Principā tur beigās ir bez tā kā dzīvības atņemšanas, un vienmēr es vienreiz gandrīz jau finišēju, bet man bija 99%. Varu iedomāties. Es dažreiz lecu pa turiem, bet tur ir riskanti. Šeit arī ir riskanti, bet ne tik. Es tikai nezinu, vai šitā te pudelīte skaitās, ja es atjaunošu savu dzīvību maksimumā, šitā pudelī man ieskaitīsies. Nu, paskatīšos, ja man būs vēl 3 tas te beigās. Ja man būs 3 beigās, un tur būs kaut cik, nu, drusku tur tie tēmi. Pamēģināšu iedzēt pudelīt un paskatīšos, vai man ieskaitīs. Ok? Ja nē, tad pudelīt, principā, bezjēdzīga. Labi, nav bezjēdzīga, dažreiz izglābt ir. Tā, man atkal 98 dzīvības. Kāpēc no ūdens tu mirsti? Tas ūdens tāpat nav ledus. Ledus nav. Te mums būs jārunā. Šitas ir īzi. Es domāju, ka būs 97. Pagaidām es jau tikai 2 dzīvības punktiņas zaudēju. Es vienkārši naturāls. Neģampo, vienkārši bez lēkšanas skrien vienkārši. Lielākā ala, man liekas, bija tā pareizā. Man liekas, šitā tā taisni. Tās divas tur nav. Es vienreiz biju tur, bet tur arī. Un, zini kā, ja es tur nebiju atņēmis, man vienmēr šeit atņemas 1 punktiņš. Un vienreiz arī šeit atņēmās 1 punktiņš, es jau gandrīz varēju uzvarēt.
Man liekas, šajā te ūdenī nevar dzīvību atņemties. Jā, šeit nevar. Par laimi. Kāpēc tad šis ūdens neatņem dzīvību, vai ne? Gan arī iekat. Es šitad neskaitāms reizes, tur drusku tālāk alās iekat. Man nepatīk šitās veidas. Man arī. Knapīte. Knapi neskaitās. Te būs viena no kaitinošākajām daļām pat vājas. Jā. Kaut kādā naturālā veidā. Tava mīļā daļiņa. Pa kuru laiku man 95 tagad dzīvības ir pasaka? Man 49 dzīvības. Tur Paula. Nevienam. Es tā nekad neesmu gājis. Man liekas, mums vienkārši ir jālec te lejā un tad ranot. Paga, man ir tā dzīvības putlīte. Es esmu redzējis, ka tur kaut kas viņš teica, ka tur var iedot to ūdeni, es pamēģināšu. Taču es 9 sirsnīgs to var iet. Man ir 82%. Man ir 95. Kāpēc 82? Tev 49. Kāpēc tam otrajā checkpointā tikuši? Es kāpēc man liekas, ka mēs trešā jau tikā. No trešā līdz tam... Nenokrīt. No trešā līdz tam ziemeļpolam ir viegli, tikai tur ir jāatrod pareizi. Tur tas no trešā līdz tam polam ir ļoti viegli, tikai tur ir jāatrod pareizais ceļš. Es tur ir kaitinoši. Uzmanēs, aizsī ladara. Šitā vieta. Džo, mama! Es pagaidam dienu varbūt. No. Tur bija pa otru pusi jāiet. Es zinu, vienreiz es uzkāpu par to pusi, un neskaitās reizes tad nokritas. Ja mēs šeit zaudēsim. Un otrais vārds ir I'm dead. Pagaid, ieslēgšu šitos visas gaismas. Labi, ne šito. Jā, tad otrais vārds ir I'm dead. Yes, I'm not dead. Es vienreiz biju nogridies, tad kāpju topšu. Yes! Es tiku. Nu, tu to vari. Es neko neteikšu. Tev nāk divi. Nu, ja jūs uzkomentējāt to vārdiņu, nu, paldies, ka jūs vēl skatāties. Nu, bet labi, kā mēs izdzīvojam. Es tur neskaitāms reizes esmu miris. Es arī tā vieta tik kaitinoša. Principā ir dažas vietas, kuras visu vairāk mirst. Tev vienkārši jāatskrien liels gabals. Jā, 3 naktī. Dai guļu. Dai finišējam ātrāk jau video gandrīz 3-4 minūtes garš. Principā mums atliek, ja mēs normālā tempā šādējam maksimums 20 minūtes līdz finišam. Pingvīni. Principā, jā. Varbūt es... Jā! Mums ir maksimums 10 minūtes. Ja mēs atradīsim pareizo ceļu, mums ir maksimums 10 minūtes. Tad šis video, ja mēs visi normāli uzspanojuši checkpoint, jo tagad mēs principā, ja mēs mirsim, tad mēs otrspanosimies galā un tad finišēsim video. Un tu būsi, kā domā, tu bez manas palīdzības varētu tikt līdz galam? Es otro reizi savā mūžā esmu šeit. Principā uz tā otra man cita konta, es 0 reizes, šitais jau 4 reizes. Vienu dienu es vienkārši paņemu un speedrunnoju. Es mēģināju visus tos challenges izpildīt. Šeit man atņemas tikai 30 tas tev ūdens. Kāpēc vienmēr, kad šajās atnākšajās stacijas man tā kā sirēna? Tur tā kā, nevis sirēna, bet tā kā tie cilvēku runāšanas. Man ir 0 flēri, es pat nevaru paņemt. Labi. Cik tev flēri atlika?
Kāda prāta? Es tev nevaru iedot šito pudelīti, kā domā? No, man 95 pudelē atlika. Kā kaut kādas mazas zāles ar tev atjauno dzīvību? To gan es... Ok, šita ir tā kaitinošā daļa. Es nekad nevaru atrast pareizo ceļu. Man ir bijis tā, ka es vienreiz atnāku šeit ar 100% dzīvību. Es domāju, nu es finišēšu bez dzīvības atņemšanas, un tad šeit man atņemas 50%. Es vienreiz te mēģināju čītot. Nemēģināju, bet man arī sanāca. Es gāju ārā un iekšā man bija checkpoints tajā tur, un man visu laiku pildījās savas dzīvības. Bet ja es izēju iekšā ārā, tad principā lekšanas laikā, tā kā... Ja, piemēram, ja tu nonāc nepareizajā vietā, tad tu izēji ārā un tas ir checkpaunojies? Nu, principā arī, bet tā man gandrīz, principā nesanāca. Es izmantoju tā, ka, piemēram, es nokritu, man bija maz dzīvības, es gāju ārā, iegāju iekšā, man piepildīja. Man viņš atstāja tikpat daudz dzīvības kā iepriekš. Man 1%. Cik? 1. Es nezinu, ko tā tagad labāk darīt. Mēģināt kaut ko ar 1%. Tev ultimate challenge. Jā, tu normālā vietā nokļuvi. Es arī nokritu. Man 72. Man liekas, tad tāpat obligāti bija jātiek lejā. Ceļot, tu netiksi. Varbūt ar 100% dzīvības netikšu. Tur dīvainas savienojums. Tu vēl dzīves! Par laimi diena. 7 no rīta. Mēs drīz finišēsim. Ja domāju, tad ar 1% finišē. Tagad taisni jāiet pa lapa kreisi, viņš vairāk neļaus. Es biju mēģinājis pa lapa kreisi. Dažas vietas tu redzi, ka tur ir īzīgāk, bet to spēli vienkārši neļauj. Mums ir jāteikt tur pa labi. Bet šis ir ultimate challenge, man ir 1%. Ok, mums ir jāteikt tur pa šita te mums jāteikt. Es nezinu. Uzmanīgi, tu gandrīz jau pārlec. Es nezinu, kā mums šita pa šito ceļu. Vai pa labējiem? Ej, pa labi. Šita? Jā. Es tur neizskatīšu cauri. Es nezinu. Gandrīz, bet tur it kā var. Tu it kā tur izkriti, bet it kā... Šitā pa pikseļāņu, tu redzi, tur pikseļāņu. Es zinu, tu kaut kāds viens pikselīšas trēnīta. Ja mums jāteikt tagad pa labi. Es atceros, ka es jau vienreiz... Mums jāteikt lejā. Es vienkārši tev vienmēr principā lecu nost. Ok, šeit tev principā gandrīz vai gals. Tad tev obligāti dzīvība atņemsies, jau zinu. Kāds tu tur atņems? Man neatņemās. Ne. Nu, maybe. Nu, nekas cits jau neatliek. Risk it for the best. Neatņemās. Ok. Tagad galvenais nenomest. Es jau principā redzu galu. Pagaid mani. Es tam liekas vienreiz biju tā kā nomiris šita galā. Vienkārši lecot lejās. Tas bija tāds Tev nevajag lekt lejā. Es pirmo reizi redzēju. Vai šitā bija ilgs gājiens? Es zinu. Bet ka uzreiz neejus turieni pagaidīsim un apstāsimies, ok? Man ir 1%. Es uzvarēšu ar 1% health. Es uzvarēšu ar kādiem 67. Nu, man ir tā pudelīte, es atraspaunošu. Man principā tur augšā pie tiem inventoriem, tur man principā rāds, ka man būtu 0. Man atņēmās 37 man atņēmās 37 dzīvības, tev 9. Tev līdmašīna, es kaut kas jaunajā updatā, jo kad es biju uzvarējis, es neatceros. Ok, stop, pagā apstājies te kaut kur. Drusku pa labi, apstājies. Nu tā kā, iedzešu pudlīdi. Skaries. Nu, mēs tikām līdz galam. Mēs bijām varoņi.
Nu, un tā jau mums ir jālido apakaļ lidmašīnu, un tev noteikti vajag uz slimnīcu ātri, vai ne? Vai jau kur tieši tas stāps? Nē, tajā lidmašīna nav zēsā. Nekur. Yay! Plus 1,000 coins! Jo es maz karogus pielika pie šitiem diviem. Rusijā! Kāpēc mums? Es esmu amerikānis. Ok, lidojam apakaļ, nekas cits jau nav tagad. Principā šis video var būt zem 45 minūtēm. Kā priekšā. Kādēļ mums šeit jāgaida 40 sekundi? Nu, pat, es nezinu, kā mēs principā beidzām šito 40. Un es to pateikšu pēdējo trešo vārdu, jūs noskatījāties līdz galam, bet šitas ir mūsu trešais filmēšanas mēģinājums. Pirmo reizi Adrians nomira kādās 2 sekundēs. Otrā reize, es nezinu, viņš izkrita, nu, īstenībā viņš drīzāk, es neatceros, laikam, es izkritu, laikam. Es neatceros, laikam, mēs tam uz kaut kur nogrita. Un tad šitā ir trešā reize. Jā, nu, bet principā, paskaties. Kā tu nekā mūzika šeit nav? Es tur varēju nopirkt kaut kāds laimas. Es zinu, bet man liekas tas par bobaksiem. Nē, tur nebija par bobaksiem, tur bija par to naudu. Man ir skaidriem, ka šī ir tik ilga tā lidmašīna. Jā, bet pēdējais tā kā teikumiņš ir mēs lidojam uz finišu ar 3 izsaukuma zīmēm. Jau savu skaļaties 41 minūti. Pasies, tur ir varēs lidmašīna. Es atceros, ka tu to reizi, kad mēs finišējām, nu, kad tu finišēji sūtīji pildu un izskaties savādāk. Tā lidmašīna bija drusku savādāk nolikta. Es neatceros. Nu, ir bijuši tie update. Ir bieži. Garlaicīgais lidojums apakaļ. Man būs video zem 45 minūtēm. Kā domā, man šodien vai rīt ilgi? Tagad ir otrdiena, principā 9 vakarā. Ieliekam. Es šito video tāpat plānošu uz 4 dienu. Un ja jūs skatāties, šodien es uzfilmēju jaunu šortu 2 dienas apakaļ. Ja jūs redzējāt, kā es tur tik smieklīgi nomiru, es tikai rašoju man ar olām nošāva. Tikai, ka motors izslēdzās šādi, klūzes skaņa nebija. Ja mēs saskatāmies šajā reitingā. O, mēs ietrīksimies Everestā. Hip, hip, urā. Neieskaities tas te. Es esmu skilled, man ir zaļais karodziņš. Es gribu dabūt, man vislabāk patīk tas vai nu royalty vai nu champions. But I am a penguin, tas gan ir traki. La. Kur mēs uz Kipra taku lidojam? Nezinu. Tur tāds klusuma brīdis pie 8 grādi. Kā mēs savu dzīvi esam tādos mīnusos? Mums principā tik plāns krekliņš. Nekur tā Beigs cilvēks. Kāpēc mēs viņu savācam, nepalīdzam viņu slimnīcu vai kur? Un griežamies. Kāds lidmašīna, kas nelidoja kalna galā? Jā, lidmašīnā tik silti. Reāli priekš kā mums vajadzētu iet tik tālu grūtu ceļu, gandrīz nomirt, lai tu iespraustu karodziņu lidot tur prom. Jā, kāpēc mēs tur nevarējām aizlitot ar to lidmašīnu? Kāpēc tur tā lidmašīna stāv? Kāpēc vispār tu lidmašīna stāv? Kāpēc mums tur vienkārši neaizvedu? Jā! Priekš kā mums tā mūcija vienkārši sagaidot ar lidmašīnu? Tu vienkārši aizvedu un tāpēc tam ar lidmašīnu aizvedu. Jā, bet principā mēs beidzam šito video, mēģinām dabūt zem 45 minūtēm, bet visdrīzāk tas nebūs, jo mums vēl ir jālido kāda minūtīte un mazāk par 30 sekundēm after. Nu, bet kur mēs jau esam finišā. Tad paldies par skatīšanos, lekojiet un subscribojiet. Vēl šitās nav gals, vēl pirmais. Jā, bet lekojiet, subscribojiet.
Paldies par skatīšanos! Un tad mēs tiksimies sestdienā, ja otrā tāda epizode. Ok, labi. Izbaudat pēdējos mirkļa braucienus šajā lidmašīnā. Un... Jā, jo mums tad būs jākāp jārā, jāsaldēs un jāskrien akalūs. Jā. Bet tā. Atā. Atā. Jau būsim kā 2 stundas vēlāk. Zini, ka mēs būsim vēlāk? Nē, pizgalīgi. 4 days later. Cik ilgi vēl? Jā, šitas jau beigas jau minūti ilgāk. Piedodi, ka nav klusums, mēs vienkārši vairs nevaram nociesties. Tad liekas, lai būs. Tā ir vēl šitais aizvars. Tas vienkārši notiks, mūs izmetīs no lidmašīnas. Jā, mūs vienkārši izmetīs no lidmašīnas. Principā... Ja jau vajadzētu laisties lejā, ja viņi gribētu laisties. Ok, labi. Laikot un subscribojot. Paldies par skatīšanos. Gaidat sestdienu. Un atā!